Ne katra sieviete ar šiem bērniem būs laimīga, tu saproti? Ir sievietes, kurām ir doti šie bērni, bet viņas vispār nenovērtē, viņas ir briesmīgākā sevis versija, kāda vien var būt. Bērni dzīvo vienkārši visu laiku bļaušanā, pa kaktiem, ar siksnām, ar brēkšanu, ar kontroli, ka māte kā sieviete ir ar sevi neapmierināta, ka man nav laika sev, bet visu krāmē tikai sev uz pleciem, nekādā gadījumā neatzīst, ka viņa netiek galā, piemēram, viņa nevar palūgt vīram palīdzību, viņa nevar palūgt mammai palīdzību, viņa nevar palūgt vīra mammai palīdzību vai omītei palīdzību, vienalga kādam. Jo viņai taču viss jāvar pašai un staigā šo sejas izteiksmi jažmāķis, ja, un tāda nelaimīga apkrāmējusies bērniem, ak Dievs, cik man ir grūti. Bērni izaug. Šīs sievietes tāpatās ir uz dzīvi neapmierinātas. Viņas saka, ka bērni viņām atņēma labākos dzīves gadus, un vispār viss ir briesmīgi un viss ir slikti, bet tā jau ir katras sievietes pašas izvēle.